Tā, apskatīsimies mašīnīti. Sāksim laikam ar virsbūvi. Kas man patika? Ļoti kvalitatīvs biezs plasmas visur. Nav tāds baigais nekāds štrums, ja salīdzinā ar vāciešu automašīnām. Viss diezgan stingrs, diezgan labi nostrādāts. Nav ļoti daudz nekādu sīku detaļu, kas varētu būt, ko varētu aplaust, ziemā. Vai kaut kā domāju, ka vājā vieta varētu būt šie te pavisam plānie spārni priekšējie, kas ir pilnīgi plāni un mīksti. Šeit ir vietas, kur visticamāk baigi sakrāsies kaut kāds sāls ar ūdeni. Ja mēs skatāmies ārkas, viss ir visas šuvis ir nostrādātas diezgan specifiski ar silikonu. Visticamāk šo mašīnu nopērkot momentāli ir jātaisa apstrāde. Durvis diezgan it kā ir ar izolāciju, tāpēc salons ir diezgan kluss. Ja mēs skatāmies apakšu, tad es neredzu nekādu daudz lieku detaļu, bet te viss ir nostrādāts šādi, ļoti brutāli ar silikonu. Un tas noteikti nebūs ilgmūžīgi. Te ir vajadzīga kaut kāda papildus apstrāde, trubiņas, šļauciņas. Tas viss Latvijas ceļiem it īpaši būs diezgan ātri izbeigsies. Aizsardzības visas plus mīnus ir, baigi daudz, nekādu lieku detaļu nav. Viens no mīnusiem, ko es pamanīju par cik 4x4 un visur brauks, tas ir šīs te detaļas. Viņas visas ir apakšā no ļoti kaut kāda plāna trausla plasmasa. Tas viss noteikti pirmais būs šis te vispār ir aizsargs, degvielas bākai šķiet, jā. Tas ir pieskrūvēts, tas būs pilns ar drazām un tas nolūzīs diezgan ātri. Visur var redzēt šo te silikonu. Silikonu ļoti diezgan, jāsaka, brutāli silikona. Tālāk. Te ārkas ir it kā labi iztaisītas. Pakaļējais bumpers arī diezgan stingri plasmasi. Šeit var redzēt šo te silikonu visas šuvis, kur ir apstrādātas, kur varētu uzkrāties drazas. Ir tā kā ir. Tas viss ir, izskatās, var redzēt, te ir ļoti brutāli nodragāts ar silikonu. Ļoti dinamiska un laba piekara īstenībā. Ļoti mīksta. Mašīna iet ļoti mīksti, manevrē ļoti ērti. Tas ir viens no lieliem tādiem plusiem. Tas būtu tā kā pa kuzovu daudz maz. Ar apakšu visnotaļ noteikti būs problēmas. Tālāk pamēģināsim tūlīt dabūt vaļā motoru pārsaka tā, kas mums te darās durvīs.
Tā kā viss ir ok. Nu nē. Te, kur aizsardzībai jābūt, te ir vienkārši sastūķēt paraloni, kas vispār ne uz kā neturās. Tas viss ir galīgi tur vaļā iekšā. Jā. Te var redzēt, tā izolācija viņa pat ne uz kā neturās. Viņa tur no vibrācijas vien var izkrist. Tur ir vienkārši aizbāzts, kur var redzēt paralons. Tas viss ir vaļā. Durvju apakšas ir it kā aizsargātas. Ja mēs paskatāmies, tas viss te ir jāmazgā, jo mašīnā ir 400 km un te jau ir piedzīts pilns un ir kur visam tam uzkrāties. Visur, kur tam ir uzkrāties. Ieraudzīju vienu plusu. Tā priekšējā kamera, tā ir cieta. Un viņu jau man panelī rādīja, prasīja notīrīt. Tā. Dabūt vaļā motoru pārsegu. Tas ļoti viegls motoru pārsegs. Forši varās vaļā. Ļoti ērti būs visiem. Liels pluss ir šī te aizsargumija, kas daudziem Vācijas ražotiem automobīļiem nav, un šis te viss ir piedzīts pilns ar dubļiem, akmeņiem un visu pārējo. Ja mēs skatāmies te dziļāk, var redzēt, visur ir šī te brutālā silikona apstrāde. Visur ir noķēpāts ar silikonu, visas šuves, bet tas īsti nebūs. Lūk, var redzēt spārni, tātad viņi ir tā jau ne no kā, bet iekšā ir vienkārši sastumts tukšajās vietās paralons. Viņš pat nav piestiprināts, viņš tur vienkārši ir iestumts. Jā. Tā. Kas mums te vēl ir? Te mēs neko vairāk neredzēsim. Jā, visur ir kur šis te silikons. Visur šūvēs. Tā kā tas būtu par Kas mums te ir? Ar motoru pārsegu. Kāpēc viņi nevar tik smuki aizvērt? Tas būs kaut kas līdzīgs ar durvīm. Tā. Nē, viņi nevar. Forši viņi nevar dabūt ciet. Mēs viņu attaisam labi vaļā. Ļoti jācērt. Tātad, lai viņu kārtīgi aizvērt, ir diezgan pamatīgi jāpiepūlās. Tā pa vienkāršo nebūs. Kas vēl nepatika no mīnusiem? Tas, ka durvis, ja ir pierasts viņas aizvērt maigi, tad, tagad it kā viņas ir kā laikam pierod. It kā jau varās pie tā piesieties, laikam nevajadzētu. Salons ļoti patīkams. Man kā Mercedes fanātam viss ir nostrādāts un izskatās diezgan kvalitatīvi. Gan visi apšuvumi, krēslu, šuves visas ir
diezgan taisni nošūtas. Un plasmasas salonā diezgan kvalitatīvu materiālu. Un pie tam ļoti labi nostiprināti, ja salīdzina arī ar tām pašām Vācijas ražotajām automašīnām. Šeit viss ir iekšā ļoti labi nostiprināts. Un vienīgais, kas man laikam nepatika, bet nē, šeit arī zem krēsliem, teiksim, visa elektroinstalācija ir diezgan labi uztaisīta priekš kopšanas un vispārējā, neko lieki nevar noplēst. Tas ir mīnus daudzām citām mašīnām. Krēsli ir ļoti patīkami ērti braucot. Salons plašs. Šobrīd labi man krēsls ir atbīdīts, bet ar manu augumu 1,20 m, ja sēžu. Lūk, šeit aizmugurē ir ļoti ērti. Un sēdēt var gan bērni, gan pieaugušie. Te izskatās gan kā jocīgi šūts, bet viss ir diezgan taisns, kvalitatīvs. Panorāmas lūka no salona, kas vēl multimēdija un viss pārējais ir diezgan kvalitatīvs. Viss ir ļoti labi nostrādāts, stilīgi, paneļi ērti, saprotami. Ir viens mīnus, kā daudzām citām mašīnām, šeit nekur nav kur novietot brilles. Tas ir daudzām mašīnām šobrīd mīnus, un cilvēki pērk kaut kādas papildus lietas, kuras varētu piekarināt. Nav nodalījumu, pietrūkst nodalījumu. Tātad roku nodalījums pasažieram, kaut ko te ielikt var. Ja mēs skatāmies, te ir vēl viens. Salikt kaut ko var, bet ir pamaz kaut kādām lietiņām. It īpaši brillēm, jā. Ļoti kvalitatīva audio sistēma, laba skaņa, patīkama stūre, labs diametrs, vienīgi tas materiāls. Teiksim tā, es domāju, ka viņš, nezinu, cik ilgi kalpos. Viņš ir slidens, teiksim, manevrējot pa pilsētu vairāk vai plūsmā, es mēģināju tā stūre mazliet slīd ārā. Viņa gan ir stilīgi uztaisīta, bet viņa slīd, prasās, teiksim, kaut kādas detaļas vai teiksim, kā ir divos posmos, teiksim, ir zamšādas detaļas un gludās, jo, viņi viscaur ir gluda un ir jātur un jāpierod. Bet tādā ziņā braukt ļoti ērti, ņiprs, jaudīgs, manevrē labi. Slēdzās forši, bremzes ļoti labas, piekara ļoti laba, mīksta, ļoti labi var just mašīnu uz ceļa, manevrējot tur ap bedrītēm un tā tālāk. Braukšanas ziņā ideāli, bet kvalitātes ziņā es domāju, ka te ir šī nav ilgmūžīga mašīna, ja cilvēki iedomājās, ka viņu varēs braukt ilgiem gadiem neko nedarot. Nē, ja viņu apstrādā, varbūt jā, bet tīri, ja mēs runājam par apakšu un kaut kādām detaļām, tad tam ir jāseko līdzi. Tas viss var savādāk, jā, jo šeit ar zem durvīm, kur var redzēt, te viss ir, kur krāties. Tas viss ir jāmazgā ārā, jo cilvēki pārsvarā šīs te mašīnas tur garažā. Un tas viss diezgan bēdīgi un ātri var beigties. Bet, ja naudiņa atļauj un, teiksim, mainīt automašīnu, tā, ja jūs viņu nepērkat gadiem 15, 20 cerat, tad es
droši vien, kad ieteikt. Jāpatestē, jāpabrauc ir vairāk. Bagāžas nodalījums ir pietiekami liels. Mašīna visticamāk ļoti labi derēs. Es domāju, māmiņām, sievietēm pilsētā ļoti pietiekami augsta, 4x4, vieta bērniem, vieta mantām. Sēžot ļoti labs skats, ļoti labi redzams visas malas priekšā, aizmugurē ir iekšā kameras un viss pārējais. Tā kā, jā, mašīna laba, bet kvalitāte pašai virsbūvēji, laikam pie lielākajiem mīnusiem tā būs virsbūve. Līdz ar to, ja viņu apstrādā, tad kaut kādu laiku viņi ies. Ja tur neko nedarīs un nekops, tad visticamāk viņa diezgan ātri sarūsēs. Lūk tā, tāds bija apskats uz jauno Chery Taigo 7. Un piesakojam portālam iAuto. Tur būs redzamas visticamāk vairāk atsauksmes ar laiku, testi, eksperimenti un ne tikai ar šo un ar daudzām citām automašīnām. Visiem paldies!